patiesības mirklis. Būs traktoristi man iesprostojuši vai nē. Viss kārtībā. Nu tad čau visiem jaunajā gadā. Šitais jau ir mans otrais reizes. Ilgi domāju filmēt vai nē. Pagājušā nedēļa bija super laba. Labākā no manām visām. Uztaisīju rekordu. 17 iekraušanas, pa Rotterdamu strādāju. Nu, jā, žēl, ka nesanāca to nofilmēt, bet, protams, es negaidīju to, ka būs tik daudz, un arī bišķīt bija apslimis, tā kā, jā, nevarēju saņemt, es izjūgtu to kamerā ārā. Tagad arī vēl bišķi balvas tāda aizkritus ir. Un, jā, šonedēļ līdz šī dienai arī vēl neko nebija nofilmējis. Esmu jau Vācijā, Latvijā sakrāvos. Pirmdien aizbraucu uz kuģi, esmu atpeldējusi, šorīt ir trešdienas rīts, un esmu atbraucis līdz firmai, gatavojos tūlīt braukšu krauties ārā, un jā, tad vakar braucot uz tejienu, domāju, jā, tad izdomāju, ka vajag uztaisīt, jo, nu, nākošais man atkal ir brīvs, tad sanāk tā, ka baigo laiku nebūs video uztaisīts, tāpēc mēģināsim kaut ko uzfilmēt. Kāpēc es te aizkars varot vaļā pa tiem traktoriem, teicu, gan jau daudz no jums tur internetā redzēja, ka Vācijā noteikti tie protesti un traktoru lauksaimnieki bloķē ceļus. Pirmdien, kad es braucu uz kuģi, te pazīstamie no Vācijā, kas strādā, kas dzīvo, sūtīja visādas video, tāpatās internetā bija visādi video, kur lauksaimnieki ir uztaisījuši baigo bardakti Vācijā, visi nobloķējuši, tur protestē pret kaut kādām tām lietām, kas ir, ko valdība pret viņiem ir izdarījusi. Vakar arī viņi vēl kaut ko tā esot darbojušies pa dienu, bet nu es vakar biju uz kuģi pa dienu, man tas neskāra, vakarā brauc nevienu traktoru nemanīju. Un jā, ļoti ceru, ka viņi arī nekur neparādīsies, jo šonedēļ man ir jākraujās ārā Vācijā un visticamāk arī būs jākraujās virsū Vācijā. Un, jā, nu negribētos viņiem trāpīt virsū, lai nesanāk kaut kāda tā iesprūšana Eiropā pirms brīvdienām. Izkraušana man ir kaut kur Vācijai pa vidu, netālu no Hanoveres, un koku materiāli ir iekšā, bet nav tie dēļi, kas bija visu laiku, kā ir visu lielākā daļā no video, tur sanāk tādi palešu bortiņi, es pēc tam parādīšu, kad es kraušu ārā, jo man tur strops arī salikts ir. Un, jā, jāšķiļ klāt autiņš. Mūku no ziemas Latvijā. Pirmdien bija mīnus 25 grādus, tur pārsals krāvos, bet, nu, te arī ir atnākusi ziema. Pagājušajā nedēļā tie bija silts, bet tagad ir mīnus grādi. Labi, nav tik traki kā Latvijā, bet, nu, vienalga, mīnusiņi ir. Un, jā, jāsāk strādāt, pulkstens tūlīt būs 8 pēc vietējā laika. Kur ir firma, kurā man jākraujās ārā tā lielā ēka. Vajag forši vakar atbraucu vietas, te bija kur palikties un jā, uztaisīju pauzi 9 stundas un braukšu krauties ārā. Vakar es braucu līdz galam tādēļ, ka nu nebija tālu man no osta arī kaut 200 km, bet es braucu tikai tīrdeļ tā, lai šorīt, ja nu gadījumā kādu šie lauksaimnieki atkal izdomāt streikot, nu tad, lai man ir mazāk iespēja viņus satikt. Tā kā jā. Sākam darbu. Aiziet, laižam. Tad te jābrauc diezī. Dīvainā vietā jākrājas ārā, nekad šitādās te kaut kādās lielās noliktavās, rampveidīgās neesmu krāvies ārā koku materiāliem. Ko ir recepcija, jāiet būs uzprasīt. Viss kārtībā, var braukt krauties jau. Jābrauc no šās teritorijas ārā, jābrauc ir uz to ēku, 57. rampa. Autiši viss sasals, tents viss ledu. Grūti attaisīt to tenti, ka viņš ir tā sasals, tikai tāda liela cieta siena. 57. rampa tiešām ir rampa, es biju domājis, varbūt tie vārti, bet viņi jau man neizkraus par āmu pārā, pa aizmuguru visas tās palietas. Viņas tāds diezgan platas ir un tā cieši kopā. Man liekas, ka viņas arī ķerās gar bortiem, gar malām. Nezinu, braukšu klāt, skatīšos, kas te būs. Kā viss tas tēns ir sasals.
Profesionāli ledu. Jāprāvē attaisīt. Šitā te ledus māja man vēl nav gadījusies. Purim tenti, viss krīst nost. Jā. No otreku man iekšā ir šitā te paliešu maliņas, paliešu bortiņu, vai kā viņi pareizi saucas, ja godīgi nezinu, bet man šķiet tas izskatās tā, kad uz palets tādu borti iet uz augšu, un viņš veido tādu tā kā kasti, kurā var kaut ko ielikt. Es nezinu, es ļoti bieži esmu redzējis, ka mašīnas detaļas tādās kastēs liek iekšā. Krāvu šito te krāvu Rīgā, un man bija jākraujās divās vietās, Ulbrokā un Granīta ielā. Es nezinu, tā krāva ir ļoti plata. Ja es aiztaisīšu tos sānus, tad viņam būs ļoti grūti viņas dabūt pa rampu ārā. Tāpēc es varbūt droši pēc atstāšu vienkārši sānu vaļā, lai viņš var sākt ar kreiso pusi, viņu mazliet pabīdīt uz āru un vismaz pavilkt uz apakaļ. Tad jau, ka viņš dabūs viņu tā nost no tās vietas, kad viņas ir blakus, un otrā tad jau viņš varēs normāli viņas izkraut. Jā, pirmo reizi tādu krauju ārā pie rampas. Tā kā es arī domāju, kraus tomēr pa sānu ārā, jo nu šitādu kravu es nezinu, vai var pa rampu izkraut. Darbinieks pienāca un pateica, lai es pabrauc no rampas kraus pa sānu. Nu ir tukšs. Laiks gan īstenībā pagāja diezgan daudz. Cik ir 10 pēc vietējā, 8 es iebraucu, nu 2 stundas gandrīz. Jā, nepilns 2 stundas. Bet nu ko, jābrauc ir apakaļ turpatās uz to office pēc papīriem. Esmu jau nodevis ziņu loģistikai, ka esmu tukšs. Nu, ka krāvos ārā es jau padevu ziņu, ka drīz būšu tukšs un būs starpkrau. Visticamāk, nu meklē starpkrau tādēļ, ka iekraušana, pagaidām plāns ir iekraušana Holandē uz pretējo pusi, tādēļ braukt pa tukšo tur nebūtu prātīgi, bet ja gadījumā neatradīs starpkrau, tad brauks vienalga pēc tās kravas kaut vai tukšā, jo cik es sapratu, viņi esot obligāti šodien jāsavāc. Un tā ir vesela krava. Kāds brīnums, kad sāc filmēt video, tad ir, jā, vesela krava. Tāpēc varbūt labi, ka es pagājušajā nedēļā neko nefilmēju, jo visticamāk, ja es būtu filmējis video, man diez vai būtu gājis tik labi, kā man gāja pagājušajā nedēļā.
Es saku 17 iekraušanas un tas tas aktīvais darbs vienkārši kraujies. Īsti pārbraucieni nebija tālu jābrauc, nebija ilgi jāgaida. Gan jau, ja būtu bijusi kamera, tad tur varēja sēdēt, tur gaidīt kaut ko, droši vien arī kaut kādas plānu maiņas būtu bijuši. Bet jā, braucam tagad pēc papīriem un tad gaidam kaut kādu ziņu no loģistikas, kur jābrauc tālāk. Vai pēc starpkraus, vai uz iekraušanu. Un jā. Ne, tā pieka vienkārši tā apsalus ir. Toči nekad neko tādu neesmu redzējis. Jā, nu dispečer teica, lai izbrauc tepat ārā. Tur, ko es gulēju, nostājos un vienkārši mazliet jāuzgaida ir pameklēs to starpkrabu. Ja nebūs, tad vienkārši brauksim. Bet jā, nostājos neko tepat tās, kur no rīta gulēju. Uzēdīs brokasti, iedzers kafiju un tad jau mums jāsāk braukt tālāk. Kamēr es te sēžu, gaidu informāciju, izmantošu izdevību un atgādināšu mums vēl vienreiz par kravas auto saietu vasarā, Engurē. Vēl 7 mēneši tikai palikuši līdz pasākumam ir, es domāju, tas laiks paies ļoti ātri. Un jā, lēnām jau sākam kustināt visu to pasākumu, likt iekšā kaut kādus atgādinājumus, kaut kādu informāciju. Nākošais brīvajā nedēļā brauksim uz Enguri, uzfilmēsim video materiālu, kur jau ir sagatavots kaut kas vairāk ko pastāstīt. Un jā, visi, kas grib piedalīties, ejam uz www.trakmeet.lv, aizpildam anketu, jo lai organizatori jau var rēķināties un saprast, cik daudz mašīnas būs, un visi, kas grib piedalīties, tiem obligāti ir jāizpild šī anketa, jā, lai varētu ar mašīnu braukt. Protams, arī ir arī aicināti tie cilvēki, kuriem nav smagie, vienkārši atbraukt, paskatīties, izbaudīt tur koncertu, pasākumus, atrakcijas, būs arī bērniem. Vispār pasākums būs domāts tā visai ģimenei, bet jā, būs smagie šogad, izklaut pēc, kā organizatori saka, cik daudz cilvēki ir ieinteresēti un piesakās uz to pasākumu, liekas, ka šogad tajā stadionā vispār vietas nebūs. Viss būs piebraukts pilns ar smagajiem, tā kā jā, es domāju, ka šogad būs, vismaz izklausās, ka būs vismaz 3 reizes dullāk nekā pagājuši gadu. Tā kā jā, trakmeet.lv mājaslapā liksim iekšā informāciju, TikTokā mauksim iekšā kaut kādus vidīgus un mēģināsim sociālos tīklus piebakāt ar to informāciju tā regulāri, lai visu laiku tā informācija figurē, lai cilvēkiem lec viņu ārā, lai viņi var ieplānot to braucienu uz turienu. Un nebija ilgi jāgaida, pat, man liekas, 15 minūtes pat nenostāvēja tur tajā vietā, kad ir atrasta starpkrava no Brēmenes, līdz Holandē, tur pie Zvoles netālu, un tas ir tā kā pa ceļam. Man uz to vietu, kur man jābrauc, ir uzkrauties. Jā, līdz Brēmenei man rāda 80 km, ka jābrauc, stundiņu būs jāpabrauc, un tad jau būs klāt. Un obligāti šodien tā krāva ir jānokrauj, lai varētu šodien to kravu savākt, pilno kravu uz mājām. Precizējums, jo tikko atnāca pilnā kravas informācija, tā Brēmene, ko es teicu, bija tāds virziens plus mīnus, kur man jābrauc. Līdz iekraušanai, starpkraus iekraušanai 145 km, un tas ir tā kā vēl aiz Brēmenes, bet jau pa ceļam uz izkraušanas vietu. Tā kā, jā, labi, tukšā varēšu nobraukt 144 km pēc starpkravas un tad sakrauties un pa ceļam braukt uz izkraušanu, kas arī ir pa ceļam uz pilnās kravas iekraušanu. Baigi labi viss salicies. Maldinoši ir skats no malas balvā, ugunsceļu rādā būsim vajag kāļus, kas ir mītī zemere vajag tālo pie preventos un krustelēs mēs neimās nepēstās domāt par nākotni tādiem, ka mums nemaz nepēstās. Grieži nāksies, mums ielūkoties pagātnē, vai varēs spēsim viens otram piedot, pieļaut tās kļūdas mēs, kā šodien klājās, tev mans draugs, periecīga dziesma iekšā pānu trauk, baldā patiesības melns, kad melu apkārt tik daudz, kad melu tik daudz, gribu ticēt, ka viss ir tā vērts, citu viedoklis man neliekas lēts, mūsu draudzība vienmēr būs svēta, kā agrā rītā tā vakar.
manā metā zinu, kā atbrīvot tik taču, ka man iespējas brīnumi ielā vecai skati acis spīd. Es lūkojos tevi un velku domu, eiforija lieta, tā ir pierasta lieta, jo. Ja to sāp, puika saki, ai, 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 ai. Ja to grūtai, puika saki, oi, 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 oi. Ja to sāp, puika saki, oi, 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 oi. Nu ko, ir ieradies 2 stundu. Pabraucu un galā, jo pa ceļam bišķi bija sastrēgumi, bet vēl laiks ir, viss ir kārtībā. Jāiet piereģistrēties. Sanāca piereģistrēties. Dāmīt reku iedevu vietu, kur man jābrauc. Sākumā viņa teica, ka man būs jāuzgaida. Es prasīju, cik ilgi. Viņa teica, ka viņa nezinot. Es teicu, ka baigi es nevaru gaidīt, jo man tā izkraušana šodien ir tā krauja šodien jāizkrauj, ir viņa tikai līdz 5 strādā. Tā viņa tur kaut ko sazvanīja. Un beigās teica, nē, tev tomēr nav jāgaida. Redzi, ja labi gribi, tad arī var sarunāt tā, ka nav jāgaida. Bet, nu jā, braucam iekšā krauties. Te nebūs, laikam, pilna piekapa pēc izziņas, cik skatījos 9 metri, bet tad jau redzēs, ko tur kraus. Reku jānostājās, man te līnijās bija uz tādu laukumu kraušanas. Tāda veida palicis kraus iekšā. Kaut kāds piekaps detaļs te kraus iekšā. Tā te vismaz rakstīts. Kad asins tumšs, kā no upeņu balzām, tu samīļoji mani, paķa piedzeries, esmu autā. Saka, ko tu gribi par man, teikšu nav tā. Visi pārāk daudz, tāpēc daudz met laukā. Bet piedodiet lūdzu, piedod man lūdzu, šķaid sevi katru otro dienu, ko balta putās. Galvā es vandos patums, reizēm es skumst, jo vienam viss sasniegt par 2 rokām grūtāk. Grāb mieru starp intrigām, jo pagātni tālu no laimes lutekļu aprindām. Tā vinde mani medikāmenti, inde mani droši netikā, tā meti nav, jo vajadzība tomēr arī. Jau vielas, kā jūtas māku, tās viss ātri norīt. Puika izstājās klubā, ai, 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 līdz 21 dzīvos, ai, 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 ai. Nepieskatīs beibe, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvoto nebūs starpība. Rallība viena tā ir noslēgta vārds, brauc no brauc, ir štīrī man vēl iepriekšējai nakts. Albums vienmēr parādīs ceru. Nav laika filmēties, jāskan pēc papīriem, jo, protams, atkal jāsteidzās uz izkraušanu, lai neaizslēdz. Tā, nu situācija tāda, ka man no šitās vietas līdz izkraušanai ir 186 kilometri. Un laiks man ir 3 stundas un 20 minūtes, lai paspētu atbraukt līdz izkraušanai, jo viņi 5 beidz darbu. Par cik nav par cik tad liels gabals ir jābrauc pa bundesniekiem, tas ir, parastie ceļi, kas nav bānis. Man neies, protams, tik ātri, kā braucot pa bāni. Tad man te bišķi jāiespringst, bišķi jādod ručkā un jānesās, jo obligāti šo kraušanu jāapspēj izkraut. Un jācer, lai neviens traktors neizbrauk priekšā. Vācijā pēc likuma pa šitādiem ceļiem, kas neskaitās autobāns, kas skaitās bundes ceļš, ir jābrauc uz 60. Parasti pa šitādiem ceļiem es daudz maz to ātrumu ievēroju. Tur, labi, 60 gluži varbūt nebrauc, tur, kad 70, 75. Bet, šitādos gadījumos, kad tiešām ir jāapspēj, tad nav varianti. Jāriskē, jādod virsū, jāmauc pils vējš. Mani baigā aizdoma, ka rekuši to te plaks celiņu, kur ir tas sarkanums un oranžums un tas dzeltenums, ka tur varētu būt, ka tur traktoristi tusējās, jo parasti tur nekad tāds nav bijis, un tur arī veizā rādās, ka tur policija stāv, tāpēc es te bišķīt pa citiem tādiem mazākiem celiņiem, mūkriņķī viņiem. Nedrīkst ietrīties vispār nekur, jo man jau tā jau ir pakrities tas rezervas laiks līdz izkraušanai. Bet vēl rāda, ka ierakstīšos laikā. Jā, jautrības. Mūždien šitas ir, ka vienmēr kaut kur jānesās un vienmēr viss notiek uz pēdējām minūtēm. Skaisti. Pēdējais krustojums. 20 km līdz Holandas robežai.
Un pēdējo krustojumu traktoristi nobloķējuši. Man bija 40 minūtes rezerve, lai paspētu aizbraukt izkrauties, bet nu jau es stāvu 18 minūtes vispār bez kustības un domāju, ka tas arī viss šodien neko nepaspēs izdarīt. Un tā arī bija. Tas, ko es tur pirmīt apbraucu, tas arī bija protests. Un labi, es par laimi viņu apbraucu, tur es neietrinos, bet es jau arī skatījos šeit uz priekšu, te it kā nerādījās, ka ir. Es domāju vienkārši, ka te luksafors ir tāpēc, varbūt tāds oranžumiņš ir, bet nē, te jau traktoristi bija nostājušies un viss slikti. Jā. Nē, sanāks šodien uzkraut kravu. Un visticamāk arī pat nesanāks izkraut kravu, kur nu vēl pa uzkraušanu. Pusstundu jau. Vispār nekas nav mainījies, vispār neesmu pakustējies. Un tā te izskatās. Pilnīgi viss nobloķējuši. Tā, ka nekur, ne pa labi, ne pa kreisi, nekur vispār aizbraukt nevar. Paši neko ielīduši piekabītē sēž. Viss krustojums nobloķēts. Tā, ka vispār nekur aizbraukt nevar. Vieglē kaut kādi jau šauju te pāri pa zāli, kaut kādā mirklī. Bet no smago te vispār neko izdarīt nevar. Neapgriezties, lai aizbraukt kaut kur citur, neko vispār. Viss slikti, kur tur džeks neizturēja. Tas smago pāri pa zāli pārbrauc. Šī tādām mašīnām jau var atļauties tā darīt. Labs. Mēs tā gribētu. Varētu paspēt aizbraukt izkrauties. Stulbākais jau ir tas, ka man šodien bija iespēja sakrauties uz mājām, tā ka var šodien mājās jau braukt. Bet nu dēļ šitā viss laikam ir beidzies, viss laika jau ir nokavēti. Nu, es vismaz ceru, ka tas protests būs attaisnojies, ja jau es viņā esmu piedalījies. Pauzīt stundu 20 jau. Nekas nav mainījies. Nē, es pa centimetru uz priekšu pabraucis. Beidīgi. Kaut kāda kustība sākās. Laikam vācās nost. Bišķi uzstāvēja. 2 stundiņas. Reku brauc prom. 2 stundas pastāvēja un jā, tas laiks bija tas, ko viņi man te nočiep. Lai es varētu sakrauties šodien un braukt mājās. Skumji, bet nu neko darīt. Nu reāli sanāk tā, ka viņi to protestu bija sākuši taisīt tieši neilgi pirms es tur piebraucu, jo es varu teikt, bija viens no pirmajiem tajā rindā. Tā kā praktiski pāris minūtes vajadzēja ātrāk aizbraukt un es būtu bijis garām. Nu atbrīvoju ceļu, bet pāris traktori izrauj priekšā uz ceļu un tagad vienkārši jau nezinu, cik jau gads 15 minūtes jau šitā te uz 10, uz 15 km/h brauc pa priekšu. Holandas robeža man ir vēl 13 km. Jā. Kas te būs? Pretī traktori nāk. Veiksmīgi esmu ticis iekšā Nīderlandē. 99 km jābrauc līdz izkraušanai. Nu, visticamāk jau, ka viņi būs ciet, bet nu vienalga es braukšu līdz galam. Ja nu paveicās. Bet nu, visticamāk šis nebūs tas variants. Tāpatās braukšu līdz firmai, meklēšu kaut kur tur tūmāk, kur palikt, lai rītā no rīta, bet uzreiz jau var braukt iekšā, krauties ārā un braukt pēc kravas. Līdz ar to arī ietaupīšu vairāk to braukšanas laiku uz mājupusi. Labs rīts. Nu, kā jums liekas, Kristaram vakar paveicās ar izkraušanu? Protams, ka nē. Atbrauc un te jau viss bija ciet. Palikt te padās pie firmas pāri pa ielu. Vienu darbinieku vakar es te vēl noķēru. Viņš man teica, ka es te droši varu nostāties, liku blakus tiem te smagajiem. Kaut ko var redzēt.
Nu jā, un 7 viņi sāk strādāt, un tūlīt ir 7, pēc 20 minūtēm kaut kāda kustība jau iekšā notiek. Jāsakārto kabīnu un jāiet iekšā, ja nu gadījumā uzreiz pasauc, lai var braukt un krauties. Tā kaut kā. Vakar vēl braucot uz šito izkraušanas vietu, parunāju ar vienu draugu no Vācijas, kurš arī jau šeit vairākus gadus dzīvo un strādā pa šoferi. Ar šito jau tas viss laikam nebeigšoties. Tagad lauksaimnieki tur cīnās par savām interesēm, jo viņi tur, viņiem tur tā kā apsolīja mainīt kaut kādu likumu, bet beigās, kad viņi bija beiguši protestēt, ziņās mājās pateica, ka nekas nemainīsies, un vēl tikai viss tas strādrīts laikam sāksies, jo 18. 19. janvārī Mauks lielās firmas, loģistikas, fūru, smagās mašīnas firmas brauks vēl uz Berlīnu bardaku taisīt. Bet pa laimi man tad ir brīvā nedēļa. Labi, maucam uz firmu uzprasīt, vai var braukt krauties ārā. Gan jau nākošu nedēļu pilns TikToks būs ar to, kas tur notiek. Vēl mazliet jāuzgaida, jo viņi 15 pār 7 sāk strādāt un strādā. Viņi jau tagad tur nāk uz darbu, bet viņi plānām gatavojās un 15 pār 7 es varēšu braukt iekšā, pacienājāt kafiju. Nu braucam iekšā, tomēr nebija tajā ēkā jākraujās. Tur es gribu noskaidrot, mani atzinu šito ēku, jo man ir detaļas priekš šīs te teritorijas. Tik tagad vajadzētu saprast, kur man te jāiet ir. Arī, kur brauc karīši no muguras. Laikam parādīs man te tūlīt. Nu, ir tukšs, pusstundiņu pakrāvāmies un vakardienas darbs šodien ir izdarīts. Bet, jā, ko maucam pēc tās veselās krāvas, 48 kilometri, nepilnu stundiņu, domāju, būs jāpabrauc. Un tajā firmā ar jums kopā filmējot video, es esmu bijis vairāk reizes. Jākraujās, tur ir no rampas, iekšā tur baigi netiek, bet, neko darīt. Izdomāsim kaut ko mājup ceļā, kaut kas varbūt interesants notiks mājup ceļam, ko būs ko nofilmēt, tā kā, jā, brauksim sakrauties un tad jau uz mājām. Šitos ieraugot jau traumu tagad ir. Otru, tūlīt jau būšu klāt, pēdējais aplīts. Brauksim klāt pie rampas. Jācer, ka tur neviens vēl no paši ir labi cerēt, jau es varu, pret stāv jau mašīnas. Bet labi, rampas tur ir 3, var jau būt pie kāds, es varēšu piebraukt. Te it kā, ja nav kaut kāds mistisks variants, tad it kā viss noteikti diezgan raiti. Rekorēri, tie, kas regulāri skatās video, varbūt jau atpazīst šito vietu. Vienreiz mēs te visi Vildinieki stāvējām pie šitām 3 rampām. Visas 3 rampas bija, toreiz bija man unkuliņš un Čimatīs vēl, bet, jā, te mēs braucam diezgan regulāri krauties. Jā, es skrienu ir sākumā atvainoties, ka neierados vakar, jo viņi laikam ļoti gaidīja, ka vakar uzkraušu to kravu, bet, neko nevarēja padarīt, un jā, cerams, ka uzreiz arī kraus.
Augšā viens nekustās. Būs brokastu laiks. Nu, viss ir labi. Izstāstīja darbiniekiem savus vakardienas piedzīvojumus. Tad atvainojos, ka vakar neierados. Nu, viņi teica, viss kārtībā. Viņi zinot to tracu Vācijā. Neesot vispār nekādas problēmas. Parādīja, kāda man krāvi ir, un viņi teica, lai es braucu pie 3. rāmas klāt krauties. Tikai tas ar to šmirģeli tur nostājies pa vidu tā, ka es nevarēšu aizlaust garām viņam, bet cerams jau, ka viņš tūlīt pabrauks malā. Es biju iekāps. Sakārtoju piekam, saliku dēļas augstāk, jo parasti tās palicis tāds, salīdzinoši augsts. Cits pat ir manā augumā. Vienkārši tur iekšā parasti netiek baigi krauj, tad jau saliku, lai džeko vienkārši sakraut. Šitās te rampas es parasti paceļu pa duškas augšā, lai viņiem no tās rampas braucot iekšā nav tā kā uz leju jābrauc. Jo, tā kā krauj tās augstās paletes, tad diezgan stulbi tā ir. Es pats vienreiz apgāzu, šitā te nebija pacels pa duškas augšā, rohlu stūmi iekšā paletes ar tukšiem spaiņiem, un tas slīpumiņš, un tam slīpumiņam galā tā kante. Viss vienkārši tā paleta sašķiebās un spaiņa apgāzās. Nekas patīkams tas nebija. Tie, kas nezina, šito te kloķīt patur un pa duškas ceļās augšā. Tā teikt, pielāgo augstumu līmeni. Tagad sanāk tā, ka piekabs tā mala. Piekabs tā aizmuguri ir mazliet augstāk par rampu. Un viņš tagad uzlaidīs to rampu un rauks, un viņi arī pasēdīsies. Šitā ir labāk. Viņiem arī tā labāk patīk. Viņiem ērtāk tas skaitās. Tāpēc es tā daru. Ir vietas, kur rampa ir uztaisīta smuki. Ar mašīnu vienā līmenī, ar piekabu vienā līmenī. Tad nekas nav jāceļ. Bet ir arī tādas vietas, kur izteikti zemāk ir. Izteikti zemāk, un tur ritīgi ir jāceļ augšā. Ja nē, tad sanāk, ka tas skrāvējs brauc iekšā tādā ritīgā slīpumā uz leju. Un tas nav krūti. Reku, sāk jau kustība parādīties. Cik tad pusstundiņu, ne ilgāk, un būs jau sakrauts. Un viss krauj būs šitādām te paletēm ar kartonu kastītēm. Iešmauc te iekšā ātri, lai varētu bišķi uzmest tāds, kā viņš tur krauj. Bet jau būs drīz jau viņš ātri sakraus, jo viņš ātri pa 2 paletēm jau uzreiz ar vienu piegājienu krauj iekšā. Tā kā pāris minūtes un būs pilns. Ir sakrauts, Džeks nes papīrus. Okay. Krāva sakrauta. Tas nav ADRs šoreiz. Ļoti bieži tas ir ADRs un šoreiz nebūs jātais šilds vaļā. Parakstīšu pārējos dokumentus un iesim paskatīties, ko tu man tur iekrāva. Skatāmies, kas te ir sakrauts. Tās pašas kartona kastītes līdz pašai aizmugurai. Iekraut te vairāk neko nevar. Man kasta tikai iegāja. Jā, man vēl iedeva šitādas te uzlīmes. Tās ir limitētā daudzuma uzlīmes. Krāva, kas ir vairāk par 8 tonnām. Laikam jālīmē virsū, tās uzlīmes būs, bet es tūlīt aiziešu noprecizēt, vai viņas tiešām man bija jālīmē, jo es īsti neatceros, vai viņas bija obligāts, bet jā, tūlīt noskaidrosim. Tad jau varēs gāzēt uz mājām. Būs jālīmē. Kā man šitas te riebjās. Nepatīk neko līmēt uz to piekabu virsū, tāpēc, ka mūždien paliek kaut kāda pleķa no tās līmes. Jānotīra bišķīt te būs, lai viņi pielīp un neaizlido uzreiz. Labi, zin kā, piekabē jau vēl tā.
piekabē, tu tur vēl kaut kā var uzlīmēt viņu, bet kā tai mašīnai es priekšā uzlīmēšu? To gan es nevaru izdomāt. Man jau nav neviena tāda taisna vieta, tik lielai uzlīmei. Grādos jālīmē uzlīmes klāt, tas ir piekabs. Mājās obligāti plēsīšu nost uzreiz, kā aizbraukšu. Šitā. Aizgāju pastījos, kā tam kolēģiem uzlīmēts. Nu viņam vismaz ir kaut kur taisna vieta priekšā, bet man jau nav tik daudz vietas, kur viņi tā normāli pielīmēt. Nezinu, kur lai līmē, lai viņi neaizlidot. Te uz šitā te laikam nav varianti. Citur man nav tā taisna virsma tik liela, kur es varētu pielīmēt. Nu, pretīgi, nu, ko lai saka, bet nu, neko citu darīt. Jāpaciešās līdz mājām. Man pirmo reizi tā uzlīme jālīmēja. Nu, viss, gāžam mājās. Šodien vēl 9 stundas precīzi var braukt. Un jā, jācer, ka Vācijā sastrēguma nebūs, tad labi gabaliņi arī vēl varēšu Polijā tikt iekšā. Būs super. Es mēģināšu ātri izskaidrot kaut cik saprotam to, kādēļ man bija tās uzlīmes. Tās melnbaltās jālīmē. Tādēļ, ka šitie te flakoniņi, kas man iekšā ir, viņos iekšā ir viela, kas skaidās kā ADR viela, bet viņi ir iekšā mazajos flakoniņos. Ja tāpat viela būtu iekšā lielajās mucās, kaut kādās kannās vai mucās, un viņi būtu tikpat daudz, cik man tagad ir, svāra ziņā piekabē, tad tur būtu jātais vaļā oranžās plāksnes. Bet par cik tad viņi ir tajos mazajos tilpumos, mazajos iepakojumos, tad viņi tā kā skaitās limitētais ADR, limitētais daudzums. Un ja limitētā daudzuma krava ir virs 8 tonnām, ja nemaldos, es cik atceros no kursiem, man liekas, kaut kas bija ar 8 tonnām, laikam virs 8 tonnām, tad mašīna ir jāapzīmē ar šitām te uzlīmēm. Nu, tāds kāds es uzlīmēju tās baltās un melnās. Ja es gadījumā kaut ko nepareizi pateicu, tad lūdzu nebļaujiet tur komentāros virsū vienkārši. Ja es kaut ko ne tā pateicu, tad vienkārši uzrakstiet, kā ir pareizi. Bet, man liekas, ka kaut ko puslīdz es tur pateicu, tā kā arī ir. Vajag traktori augšā uz jumta, uz tilti ir. Par cik man šajā video neko daudz nesanāca parādīt, tad braucot te visu kaut ko domāju, ko lai vēl varu parādīt. Un man sanāca tāda lieta, ka Hanoverē bišķīt bija sastrēgums, tur skatījos pa tiltu augšā, atkal traktoru brauc pāri, bišķi tur viss sabremzē, līdz ar to arī bāns bišķi stopējās, un jā, braucu, iebrauc parkingā, taisīju 45 minūšu pauzi, un sanāca man pārstrādāt 4 minūtes. 4 minūtes pārstrādāju, lai tik līdz parkingam, tādēļ ir jāņem izdruka. Paņemsim izdruku. Saspiest. Un izprintēsies viņa. Šitas te ir jādara vienmēr, kā tu kaut ko pārstrādā. Da vienalga, cik kaut vai minūti. Nav svarīgi, ja tu pārstrādā minūti, arī viņi ir jāņem. Tad vienkārši šajā te pusē jāuzraksta. Kāpēc tev tā gadījās? Šeit, ko es uzrakstīju, ka sakarā ar sabremzēšanos, vienkārši latviski arī rakstīju sakarā ar sabremzēšanos Hannoverā. Nācās pārstrādāt 4 minūtes un jā, lai tik līdz parkingam. Man it kā jāstāvīja pusstundas pauze, bet es nostāvēšu visu 45, lai kaut kā kompensētu to savu to pārbraukto. Citreiz es daru tā, ka es nostāvu tās minūtes, ko es pārbraucu, bet šoreiz es nostāvēšu 45 minūtes un būs viss labi. Veiksmīgi būsim Poliju sasnieguši. Tūlīt braucam pāri Oderas upei. Uz robežas arī kaut kas strādā. Tā neraus malā. Tie nav muitnieki, tie ir transporta policija. Te parasti muitnieki strādā, bet šit tik vēl arī transportnieki. Bet,
it kā neko neteicu. Esam Polijā. Nu, pat cik tā man šajā video nav daudz, ko sanācis parādīt, tad vienkārši kaut ko braucu un kaut ko štukoju, kaut kādas idejas te ķeru. Parādīšu jums šajā video, kā maksā Polijā pa ceļiem. Iespējams, tas ir bijis arī kaut kādās senās sērijās, bet lai iet, parādīšu jums, kā notiek maksāšana Polijā pa ceļu. Tiem, kas nezin, protams, pieredzējušie šoferīši, to jau katru nedēļu saskarās tie, kas brauc caur Poliju. Nu, reku ir pirmais šlagbaums. Šajā gan nebūs jāmaksā, te būs tikai jāpaņem tiketīti. Iebraucam klāt pie automāta un šitāds. Lomas vaļā un aiziet. Viņš to izkost. Mēs esam priekšu. Transportnieki šitie atbrauc. Nostājušies. Un maksāšanu pa Poliju atliksim uz rītdien, jo šodien man līdz tai vietai nesanāca tikt. Iebrauc parkingā. Viss pilns, ar kaut kā aizmuguriem stājās. Neko vien brīvu vietu palikusi. Ideāli. Laižam iekšā. Rēt, kad šito sanāk nofilmēt. Šitais arī tiem, kas to nezin, kas vēl nebrauc, kas vēl mācās braukt, kad brauc iekšā parkingā. Prātīgi, protams, jāstāst kreisā pusē vai iet garām. Šitam te, kas tevi kreisā pusē. Bet pats galvenais ir jāskatās piekabas priekš, lai neatcitās pret blakus esošo. Jo tā priekabas priekš izgriežās uz āru. Un tas ir jāvaktē. Daudz gadījumi ir bijuši tādi, kad ātri nesās iekšā parkingā, nenovaktē to, kad tas stūrs izgriežās uz āru un atcitās pret blakus stāvošā piekaba. Un visbiežāk notiek kaut kādas ķibeles. Lēnām braucam iekšā. Nota. Viss ir labi. Esmu nostājies. Es šoferīts jau skatījās. Ļoti uzmanīgi skatījās spoguļā, skatījies, kaut ko neaizķera. Tā jau ļoti labi šodien ripoja. Ļoti labi. Izbrauc gan arī visas 10 stundas. Palika vēl 16 minūtes. Esmu apstājies. Jā, uztaisīs 9 stundu pauzīti un dos virsū tālāk. Jā. Ko? Jāuzēd vakariņas, jāsarakst atskaits. Tad jau rītā brauksim cauri Polijai. Braucot padomāšu, ko vēl var parādīt, bet galvenais, kas rītā būs, ko es gribu parādīt, ir samaksāšana pa ceļiem. Bija domājis, ka varbūt, ja šodien palikšu tādā parkingā, kur ir benzīna tanks, tur dušs, tolets, tad tāda ātro šito te pārskatu uztaisīt, kā tad izstās kaut kādu parkingu tādu, kur tur, nezinu, šoferi iet mazgāties un kaut ko tam līdzīgi, bet nesanāca iebrauc tādā parkingā, kas ir vienkārši mežinieks, kur nav benzīna tanks. Bet rītā, gan jau rītā. Tā kā jā, līdz rītam. Labrīt. Ko pulkstens ir bez 27. Brauc jau kaut kāds 10 minūtes un jā. Pagaidām jau labi ripo. Jācer, ka sastrēgumi nebūs, lai nav kaut apbraucamie ceļi jābrauc un var brīvi gasēt. Reku mēs dojamies pirmajai maksas vietai. Ņēmām reku to tiketīti, ko vakar dabujām, un mūsu firma ir uztaisīt šitā te Eirovāga karte. Šitajā te vietā sēž cilvēks, kuram mēs tūlīt arī šito te iedosim.
149 zloti bija par šito te gabaliņu jāsamaksā. No tās vietas, kur es paņēmu to tiketu līdz šitai te vietai. Tie 149 zloti ir apmēram kaut kādi 35 eiro. Un tad iedodu tādu te čekiņu, ko liekam klāt pie atskaits un maucam tālāk. Šitos te 35 eiro es samaksāju pa kaut kādiem 130 kilometriem. Redzēsim, kas tur kā tur tālāk būs, cik daudz tālāk būs. Es pat, ja godīgi neesmu nekad rēķinājis, un šitais man pašam būs kaut kas jauns, cik ir jāsamaksā ar karti izšķirtās te maksājuma vietas. Un šitās te pirmās maksas vietas ir viena no 2 vietām Polijā, uz ceļa, pa kur mēs braucam mājās, kur ir 3 joslas, kur drīkst oficiāli apdzīt. Jo kā jau es esmu teicis pirms tam, ka Polijā pieņēma jaunu likumu, ka ja bāns ar 2 joslām iet vienā virzienā, tad apdzīt smagos nedrīkst. Nu, smagie, vienalga, smagie nesmagos, kaut vai vieglos, smagie katrā ziņā nedrīkst apdzīt. Un jā, šis ir viens no tiem posmiem, kur ir 3 joslas, nu cik viņš te kaut kāds 20-30 km maksimums ir garš, un tad vēl viens posms ir aiz Varšavas. Un tas arī viss. Kopā var būt kaut kādu 40 km, bet cauri visai Polijai kaut kādu 800 km pārbišķīt. Šitā nedrīkst darīt, bet viņš brauc 70. Viņam jau izstās, ka vieglais pa priekšu vēl traucē braukt. Nē, vēl tas pa priekšu to kasti traucē, vai. Nesaprot, kāpēc tā jādara, nu. Pirmīt jūs redzējāt, cik rādīja, tur kaut kāds 70, rekur tas pats, kas te vilkās, tagad brauc uz 93. Un te šitādiem, kas kaut ko aizdomājās, vai vēl nezinu, ko tur izdara pēc stūras, kad telefonu bakst, viņš tur kaut ko piemiega, rekur vispār tagad rāda, viņš brauc 96, nu labi, tur 3 km paņemam nost, viņam iet 93. Jo man tur bišķīt, man iet 3 km lēnāk nekā spidometrs rāda, bet, jā, redz, viņš tur kaut ko aizdomājās, viņš izraisa tādu situāciju, kad, man vajadzētu viņu apdzīt, un es negribu, piemēram, braukt tur uz 70, un, jā, ja milicis ir aiz muguras, tad ir 250 eiro pa kāju. Reko, esam klāt nākošajā vietā. Tikets vairāk nav, tikai vienreiz ir jāpaņem un pēc tam tikai vienkārši dodam karti un ņemam čeku. $109 zloti. Tagad es nobraucu 30 km pa 109 zlotiem. 109 zloti ir kaut kā 25 eiro. Vajag dīvaini. Un es nobraucu 30 km tagad no tā maksas punkta līdz šim, bet tur no tā, kur es paņēmu to tiketu līdz maksētai, bija kaut kādi 130 km, un tur bija jāmaksā 35 eiro. Jā, nu labi, es nezinu, kā viņi tas skaitos kilometrus, nav ne jausmas, bet, jā, nav mazas summiņas, laikam. Pēdējā vieta, kur vēl jāsamaksā ar karti. Tas mums te darās parasti no šitajos te laukumos, kas ir maksas, kur ir maksas vietas, parasti stāv gan policija, gan transporta policija, gan muitnieki, ko atkal 109 zloti. Un viss. Vēl 2 šitādas vietas būs, kur jāizbrauc ir cauri. Bet tur nebūs jāmaksā ar karti, tur vienkārši brauks cauri, šlagbaums tur nebūs, un tā vietā samaksāsies ar šito te kastīti. Tieši ar to pašu, kas maksā Vācijas ceļus, Beļģijas ceļus un visu atlikušo Polijas daļu. Vieglajiem ir jāmaksā no tās pirmās vietas, kuras paņēma tiketu līdz tur kaut kādam 300 kuram pār kilometram. Tālāk vieglais brauc uz māju pusi pa velti, bet smagajam visu to atlikušo ceļu posmu līdz robežai samaksā šitā te kastīti. Šeit arī bija jāmaksā 109 zloti, tas nozīmē, ka vēl 25 eiro.
reku ir nākošais maksas posms. Kā jau es teicu, transportnieki te šajos laukumos bieži stāv. Reku vēl viens transportnieku buss. Izskatījās, ka tie kolēģi tur jau bijusi pieņemšana un jā, te nav jāstājās pat. Te reku kādreiz šitā nopīkstēja kastīt, bet tagad te bišķi pamainījusies tā maksāšanas sistēma vienkārši. Kādreiz te bija šlagbaums, bet nebija tā karti jādod, tad vienkārši nopīkstējās kastīt un šlagbaums attaisīja, bet te viņi te bišķi pamainīja to maksāšanas to veidu, to sistēmu, kā viņi tur saucās, un tagad vienkārši caur šito un caur vēl vienu tādu pašu vietu vienkārši vispār neapstājoties un izbraukt cauri. Esam reku pēdējā maksāšanas vietā. Bišķīte ielīda aizmugurītē kolēģiem, jo reku te transportnieki tusējās un toča binokli vaktēji, kas brauc. Jā, nu te arī jābrauc ir vienkārši cauri. Kā jau teicu, bez šlagbaumi. Man tāda, es nezināju, ka viņi te ir, ka viņi te stāv te transportnieki, bet man tāda aizdoma bija. Kā jau man visi kārtībā, bet, nu, zin kā, tāpatās tas ir pazaudēts laiks, jo stāvot pie viņiem tā neskaitās kā pauze, kur pretējā pusē arī 2 pusiņi ir. Tā kaut kā, vēl 68 km un jāuztais pauzīt. Un starp citu, iespējams, varbūt kāds to nezināja. Tad, kad transportnieki paņem tev uz kontroli, nu, viņi izņem tavu čipu ārā, vai ne? Tikko, nu, tas čips, kad ir ārā no tahogrāfa, viņš jau teorētiski skaitās, ka viņš ir atpūtā. Nu, ļoti bieži tā kontrola notiek aptām 45 minūtēm, un tev it kā čips ir nopauzējis 45 minūtes, tāpēc, ka viņš ir bijis ārā no tahogrāfa. Bet tu to nedrīkst ņemt vērā kā pauzi. Tev vienalga ir jāizskaitļo tā, kā tu tur pirms tam bija braucis, tā, nu, it kā tā tev nebūtu 45 minūšu pauze bijusi, jo tie skaitās citi darbi. Tā kā piebraukt pie transportniekiem uz kontrolīti, ja tev tur sanāk 45 minūšu pauze, tā neskatās kā 45 minūšu pauze. Tev ir jābrauc, tu nevari tā kā pēc viņiem turpināt braukt savus 4,5 stundas, tev ir jābrauc tev ir jābrauc tik, cik tev bija palicis pirms viņi tev apturēja, un tad tev ir jātais 45. Tad beigās laikam sanāk tā, kā ar smago izbraukt cauri Polijai maksā apmēram 135 eiro, jo ar kartes samaksāja 85 eiro, un tā kastīte vēl samaksās to savu daļu. Es nezinu tagad precīzi, cik tas bija, bet kādreiz, kad mēs dabujām paši likt naudu uz tās kastītes, kādreiz bija mazliet savādāka sistēma, tad mēs likām 50 eiro, ar tiem 50 eiro pietika, un vēl mazliet laikam pārpalikt. Nu tā kā, nu jā, kaut kāds 120-130 eiro cauri Polijai, lai izbraukt ar smago. Tas ir tikai pa ceļu. Un kāds pasākums Polijā briest laikam. Prieģains moments, man ir precīzi 30 minūtes, ko vēl braukt, un 40 km līdz parkingam, uz kuras es notēmējis. Nu, man nedrīkst neviens patraucēt, lai man nebūtu atkal izdruk jāņem. Jā, un uz šito ceļu, uz šitām te 2 joslām pirms Varšavas ļoti bieži kāds nebrauc, nu, kaut vai 87, uz tik cik man iet. Tā kā jā, nu tad jau redzēsim, kā man sajies beigās. Nu, reku ir parkings, griežam iekšā un man vēl rāda 2 minūtes. Kamēr nostāsies, 1 minūte nokritīsies, tad jau būs. Vai nu 4,29 vai 4,30. Brauksim ADR laukumā. Tā, no. Paskatīsimies, pazudīs tā 1 minūte vai nepazudīs. 4,29 esam nobraucis. Nokritās. Tūlīt apstīsimies, ko te rāda. 4,30. Nu, perfekti. Perfektāk, es nevaru izbraukt vienu pirmo maiņu. Labi, jāuztais 45 minūšu pauzīt, jāaiziet uz dušu. Nebūs duša, benzīna tankā remonts. Nu, nekas nākošajā ieies. Varšava. Reku Varšavā kārtējā standarta situācija pa dienu. Avārija un pamatīgs sastrēgums. Bet avārija tādā salīdzinoši pateicīgā vietā,
jo tur var mazliet šuri-muri uztaisīt un apbraukt to visu pasākumu, mēģināšu jums parādīt. Sastrēgums jau viss sācies ātrāk nekā pirmīt rādīja Google, līdz ar to viņš arī ir pirms tās vietas, kur var uztaisīt to turu apmānīšanas šito te darbību. Bet nu, kaut ko te mēs velkamies uz priekšu. Redzējies, ko? Ja tev ir mēls X5, tad tu vari braukt kā tu gribi. Kāpēc es nepirku mēlu, kāpēc es pirku vēlāk? Nu, man ir skaidrs, kāpēc sastrēgums ir ātrāk, nevis tur, kur pirmīt rādīja, tāpēc, ka tikko rekotēji notikusi kaut kāda šaiza. Līdz ar to viss te ir sabremzējies un tas viss uz priekšu aizgājis. Nesanāks man jums parādīt to, ko es jums gribēju parādīt, tāpēc, ka dēļ tās avārijas, ko es tur tikko nofilmēju, šiten viss sastrēgums ir pazudis. Pirmīt šeit bija sastrēgums. Jo te arī bija avārija, acīm redzot, šitā avārija jau ir novākta. Un tie jau tur bija paspējuši uztaisīt vēl vienu avāriju. Jā, nu, Varšava jau ar to ir populāri, tā teikt, katru nedēļu, kā es te braucu, te vienmēr ir sastrēgums. Lielākoties dēļ kāds avārijas. Reku ir vēl stāv bāņu malā tie, kas iepriekš te bija uztaisījuši tos tur aizķeršanās. Vienkārši viņi ir pastumti malā un evakuators viņus tūlīt cels augšā. Kamēr šie te bija uztaisījuši sastrēgumu, tikmēr tie tur vēl paspēja saskrieties. Bet tā vispār ļoti bieži notiek. Sastrēgumā cilvēki tur kaut ko nesadala ceļu un sastrēgumā uztais vēl vienu avāriju. Un, protams, tu neesi bijis Varšavā, ja tu neesi nofilmējis šido. Siltumnīca, rekupretējā pusē arī sastrēgums ir. Tad, kad es ar ģimeni biju atbraucis uz Varšavu ekskursijā, tad es sapratu, ka Polija pilsētā nav tā pati Polija, kas ir uz ceļiem, uz bāņiem un parkingos. Tur ir pavisam savādāk. Nu, es domāju, labā ziņā pilsētā. Nu, man liekas, ka šajā vietā arī beidzam video, jo izkraušana Rīgā jau man nebūs, jo man ir viena krava. Kravu piegādās kolēģis, kurš brauks ar manu mašīnu nākošajā reisā. Tāpatās arī gribu pabeigt video, lai man tas nav mājās jādara, lai līdz mājām jau viss ir izdarīts. Un jā, šī nedēļa tāda, pašam man tur nekas interesants nelikās. Jāsaka, paldies traktoristiem, tie vismaz kaut kādu akšanu uztaisīja. Un jā, ja es zinātu to, kāda būs tā nedēļa, es jau, protams, pirms tam tur izdomāt visādi scenāriju, ko kā nofilmēt, bet, tā nedēļa ir tāda, kāda viņi ir, un kāda viņi ir tāda, viņi ir jānofilmē un jāsamontē. Bet es ceru, ka jums patika. Un, jā, pēc brīvās nedēļas filmēšu video, tas ir točna, un vispār mēģināšu šogad aktīvāk filmēt, vairāk filmēt, pēc vairākas nedēļas arī pēc kārtas mēģināt uzfilmēt. Es, protams, negribu solīt, bet, pagaidām tāds mērķis man ir, un redzēsim, vai izdosies. Tā kā jā, paldies vēlreiz visiem, un tiekamies pēc brīvās nedēļas. Čau!